Man ir 3 atpūtas vietas savā mazajā dārziņā. Ir priekšpusē, grib rīt sauli, jo mums platuma grādos parasti sauli pietrūkst, mums viņu vajag vairāk. Un tāpēc ir tāda doma, ja grib rīt sauli, tad ir rīt kafiju mēs daram tur. Tie 2 krēsliņi, kas pie ieejas bija pēcpusdienas sauli šeit, un tad, kad jau vakarā vasara aiziet, viņi jau tur, tad vēl ir 3. vieta, kur mēs sēžam, ir tā terasa. Tātad tā ir atkal arī savā būtībā hidrolizācijas apmale, jo vienmēr ir tīra fasāde. Un 3. ir celiņš apkārt mājai. Ja? Jautājums bija, kāpēc tūjas nodubultojās. Ja? Man bija svarīgi, lai veidojās tās precīzās līnijas, ja? Lai nav tur dzīvžoks, jo tas dzīvžoks bija gana nesmuks, tukšām apakšām, un te es pieņēmu lēmumu, kad es ielieku vienu taisnu līniju. Varbūt pēc gada kaimiņi pārdomā un negrib tās tūjas. Protams, varēja nelikt, varēja tur nedaudz ietaupīt, bet es pieņēmu lēmumu, lai man būtu precīzās tās līnijas. Jā, radot arī to konceptu, mēs tur gan ar to Japāņu dārzu speciāli vienu stūri nošņikājam, bet vispār šīm bija jābūt kvadrātam. Viņš laikam sanācis, vai ne, Vāriska kvadrāts? Ja redzīja, mēs gribējām to zāli vairāk. Jā, mēs gribējām tam faktiski viņam jābūt bija šeit, ja, tam laukumam. It kā mēs patreiz apsveram to domu, jo, lai kā mēs gribētos, parasti, kur mēs liekam tā? Mēs liekam to, tā kā maksimāli mēģinām kaut kur stūros ielikt, ja? Nu, tādās mazākos. Lielākā dārzā mēs varam izplesties, un kā jau mēs redzam, cik ir pulkstenis tagad? 3, ja? Nu, vēl nedaudz, un tad viņš jau būs ēnā, ja? Un īsti neaug tur nekas, un aiz viņa vispār švaki, tur hortenzijas. Tā kā mēs tur domājam, kā to jautājumu risināt. Mēs vienojamies, tās ir kaimiņienes tūjas, tās mēs atstājām. Viņas bija gan arī 2 reizes augstāks, mēs ar 2 piegājieniem mēs viņas dabūjām, jo tā sajūta bija tā, ka tev krīt virsū, un tā vakar saule varbūt vasarā nejūtam, bet ziemā jau tā saule ir, vai agrā pavasarī ir viņa ātri aiziet aiz tām tūjām, un mums to sauli vajag vairāk nekā no viņas noslēpties. Ja?